Sveicināti 1. jūlijā. Ir aizvadīta karsta jūnija pēdējā nedēļa, bet enerģijas vairumtirgus pasaulē un Eiropā bija nosacīti mierīgs, bez būtiskām izmaiņām, bez lieliem kritiskiem notikumiem. Paskatīsimies uz notikušo gan naftas, gan ogļu, gan dabasgāzes, gan elektroenerģijas cenās. Naftas cenai divi faktori. Viens ir neskaidrība par turpmāko pieprasījumu pasaulē, kur vairākas prognozes liecina, ka gada noslēgumā, nākamā gada sākumā naftas pieprasījums varētu nedaudz pakāpties. Un papildus tam, protams, kara darbība Eiropā un tuvajos austrumos vēl joprojām uztur bažīgus gan tirgotājus, gan piegādātājus, gan patērētājus un neļauj naftas cenām atkāpties vai nedaudz samazināties. Ogļu cenas pagājušajā nedēļā krītās, un lielākais iemesls tam ir pieprasījums Ķīnā. Tas ir mazinājies, un Eiropai ogļu krājuma līmenis ir pietiekams. Tas, kas turpmāk varētu ogļu cenu uzturēt augstā līmenī, ir ārkārtīgi augstas ārgaisa temperatūras, tātad kondensācijas izstrādes nepieciešamība elektroenerģijas ražošanai vasarā. Dabasgāzes cenām praktiski izmaiņa nav notikusi, tās saglabājas 34 līdz 35 eiro par megavatstundu līmenim nākamajā piegādes mēnesī. Krātuvju aizpildījums Eiropai ir pie 77%. Būtiskais notikums ir, ka Eiropas Savienība lemj par jaunām sankcijām, kas šoreiz skar arī Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes piegādes, jeb to pārkraušanu Eiropas teritorijā. Un šobrīd no vienas puses krājumi ir pietiekami, Eiropas dabasgāzes piegādes bilance ir sabalansēta, tad pieprasījums, piedāvājums un iesūknēšana norit raiti bez traucējumiem. Tie riska faktori, kas Eiropai šobrīd ir uz tuvāka horizonta, būtu augsts pieprasījums Āzijā, tas izpirktu lielu daļu sašķidrinātās dabasgāzes pasaules ūdeņos un līdz ar to kāptu, protams, cena arī Eiropā. Otrkārt, tas ir no piegāžu puses, no Amerikas puses, ja viesuļu vētras Atlantijas okeānā un Meksikas līcī izraisa būtiskus traucējums vai bojājums sašķidrinātās dabasgāzes infrastruktūrā un kuģošanā, tad traucēts piedāvājums un piegāžu puse arī izraisīt cenu kāpumu. Un mums tuvākais ir Norvēģija, kurā tiek atjaunotas iekārtas vai arī dažas, protams, arī neplānot nokļūst remontdarbos. Tad šādi piegāžu traucējumi no Norvēģijas arī var izraisīt cenas palēcienus dabasgāzes tirgū. Kvota savukārt vēl joprojām ir sekojusi fosilās enerģijas patēriņam, kas šobrīd ir bijis zems, stabili zems, un kvotas cena šobrīd ir starp 67–68 eiro par tonu. Pagājušajā nedēļā Ziemeļvalstu elektroenerģijas cena Nord Pool krītās līdz 27 eiro par megavatstundu vidēji, un cena Baltijas valstīs praktiski paliek nemainīga pie 95 eiro par megavatstundu vidēji. Abiem reģioniem ir pieprasījuma samazinājums. Ziemeļvalstīm tas ir īpaši izteikts, par 10% krītās patēriņš. Ziemeļvalstīs vējstrāde samazinājusies par 4%, bet vējstrāde Baltijā par 32%. Tātad būtiskāks iekritiens vējstrādē. Abiem reģioniem ir bijis raksturīgs, ka saules izstrāde ir pakāpusies. Lūk, nedaudz zemāks piedāvājums no ražošanas puses vēja izstrādē izlīdzinās ar pieprasījumu kritumu. Un cenām tādas ļoti jūtamas izmaiņas nav notikušas. Un līdzīgi ir arī ar nākamo 2025. gadu, tā kā šobrīd gan primāro energoresursu, gan elektroenerģijas tirgus cenas noturās stabilas un nemainīgas, tad arī nākamā gada, 2025. gada finanšu instrumentu tirgus vērtējumi ir saglabājušies turpat
Ziemeļvalstis robežās no 45 līdz 55 eiro par megawattstundu, Vācija pie 90 eiro un Polija nedaudz virs 110 eiro par megawattstundu. Paldies par jūsu uzmanību un tiksimies nākamnedēļ!